Čau! Es jums parādīšu 5 vienkāršus trikus ar kārtīm. Pirmais kāršu triks ir šāds. Jūs redzat šo kārti. Es viņu vienkārši uzlieku virspusē, ielieku kaut kur vidū iekšā, un šī kārtas uziet apakaļ augšā. Tad jūs man jautāsiet, kā tas ir iespējams. Tas principā ir ļoti vienkārši iespējams, jo jums ir jāpaņem 2 kārtas jau iepriekš sagatavotas. Ja? Un jūs saliekat kopā vienkārši parādat, ka ikāt te ir tikai 1 kārtas, bet principā te ir 2. Jūs uzliekat virspusē, šo virsējo kārti jūs nerādat, bet ieliekat kaut kur vidū, un tad jūs paņemat nākamo. Pavisam vienkārši. Tālāk, jūs ar šo triku izdarīt vēl sarežģītāku, paņemat 3 kārtas, saliekat kopā, parādat, ka te ir tikai 1 kārtas, atkal noliekat virspusē, paņemat 1, paņemat arī 2, un lūdzu, kārtas uzpeldēja augšpusē. Otrais triks ir šāds. Jums kurā brīdī ir jāpasaka stop. Pieņemsim, jūs pasakat stop šeit. Ja? Es paceļu, un tas ir kārava divnieks. Un tā arī ir. Šo triku ir ļoti vienkārši parādīt. Jums tikai jāapskatās apakšējā kārtas, kas man ir pīķa dūzis. Jūs paņemat viņu plaukstā, šādi, un tad sakat, vienkārši šādi ripinat, un vienā brīdī, kad pasaka stop, tad jūs ņemat šādi. Ja? Tātad, ja pīķa dūzis ir apakšā, tad jūs vienkārši tā tīnat, un tad, kad pasaka stop, tad ņemat ar īkšķi apakšējo kārti un pasakat. Pēc tam jūs varat atkal apskatīties, liekat virspusē, turpinat un atkal paņemat nākamo kārtu. Visam vienkārši. Trešais triks ir šāds. Pasakat vienu skaitu no 1 līdz 10. Piemēram, jūs pasakat 6. Tad es lieku 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un šī kārts ir kārava četrnieks. Visam vienkārši. Arī šajā trikā jums ir jāapskatās apakšējā kārtas, kas man ir ērcena septiņnieks. Tālāk jums ir šī kārtas nedaudz jāizbīda uz atpakaļu, bet to, protams, skatītāji neredz, jo priekšā ir plauksne. Tālāk, piemēram, skatītājs pasaka 6 skaitli. Tad jūs ņemat nākamo katru kārti 1, 2, 3, 4, 5, un to 6. jūs ņemat šo, kas bija pirmā kārtas. Pavisam vienkārši, vai ne? Nākamais triks ir šāds. Jums vajag izvilkt pilnīgi jebkuru kārtu, kur jūs gribat. Piemēram, jūs izvelkat šo kārti, jums viņa ir jāatcerās. Ka jūs viņu atceraties, pēc viņu iedodam tam cilvēkam rokās, to kārtu, lai viņš ieliek kaut kur vidū, piemēram, šeit. Ja? Tālāk es jau visu salieku kopā, lai neliekas nekas aizdomīgs, un aizlieku aiz muguras. Īsas kustības, es esmu uzlicis apakaļ, un tagad izdaram šādi. Izklājam visas kārtas ārā, un viena kārta apgriezusies otrādā, tā izskatās. Un tā ir jūsu izvēlētā kārtas. Šis triks arī ir ļoti vienkāršs. Protams, sākumā jūs tiešām izvelkat jebkuru kārti, kaut aiz šo, ja, ka jūs iedodat tam cilvēkam rokās, lai viņš viņu apskatās, jums tikmēr vajag paņemt apakšējo kārti un apgriezt otrādāk. Kamēr šis cilvēks nepamana to, ja, te jūs liekat, lai viņš to kārti ieliek kaut kur vidū. Protams, viņš redzēs, ka šī ir augšējā kārta, ja mums izsies, ka jāliek šādi, lai gan patiesībā visas pārējās kārtas ir šādi. Ja, tātad viņš ieliek šo kārti kaut kur vidū. Tālāk, kad es aizlieku aiz muguras, es tikai šo kārti apgriežu otrādāk. Un tad lūdzu, izklāju, un tā kārts ir apgriezusies otrādāk. Interesanti, vai ne? Un pēdējais triks ir šāds. Noliekam kāršu kā uz galda, vienkārši kaut kādu pusi no čupiņas pagriežam otrādi. Tālāk paņemam vēl nākamās. Nedaudz kārtas
pārgriežam atkal pāri, un tad mēs skatāmies kārtas, kuras ir apgrieztas otrādāk. Un šī kārts ir pīķa divnieks. Opā! Tātad pamācība ir šāda. Jums tikai jāatcerās augšējā kārtas, kas man ir pīķa kalps. Tālāk, jūs noliekat čupiņu uz galda, paņemat jebkur kaut kur vidū, apgriežat otrādāk. Tālāk ņemat kārtas atkal, bet nedaudz tālāk, ja? Un atkal jebkur kaut kur paņemat un pārliekat pāri. Un tagad lasat kārtis, kur ir apgrieztas otrādāk, uzticaties man, un tā būs tā kārta, kura bija virspusē. Tas ir pīķa kalps. Paldies, ka skatieties un gaidat mūsu nākamos video klipus.